Radio Alise Plus nedēļas ziņu apskats vieglajā valodā, ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Trumps izteicis vēlmi iegūt Dānijai piederošo Grenlandi. Tas ir izraisījis Eiropas un pasaules diplomātisko kritiku par suverenitātes pārkāpumiem un stratēģiskām ambīcijām. Krievijas spēki šonedēļ turpināja uzbrukumus Ukrainā. Radīti enerģijas infrastruktūras bojājumi un draud kritiskas situācijas augstuma dēļ. Pasaules veselības organizācija brīdināja, ka, lai gan Covid pandēmija oficiāli ir beigusies, vakcinācija joprojām ir svarīga smagu saslimšanu novēršanai. Apvienoto Nāciju organizācijas aģentūras šonedēļ izteica brīdinājumu par šogad Afganistānā iespējamo plašo humanitāro krīzi, kura varētu ietekmēt daudzu miljonu cilvēku dzīvi. Izraela šajā nedēļā veica uzbrukumus ar Irānu saistītiem mērķiem Sīrijā un citos reģionos. Rezultātā atkal pieaugušas starptautiskas bažas par iespējamo militāro eskalāciju. Izraēlas un Hamas starpā turas trausls pamiers ar ASV starpniecību, bet situācija joprojām ir saspringta. Irānā turpinājās protesti pret dziļo ekonomisko krīzi valstī. Mēģinot apspiest protestus, Irānas varas iestādes ceturtdien slēdza piekļuvi internetam. Islāma revolūcijā gāstā Irānas šaha dēls, ASV dzīvojošais Reza Pahlavī, aicina irāņus turpināt protestus. Sniega vētra Goretī bez elektroapgādes atstāja aptuveni 380 000 mājsaimniecību Francijā un 57 000 mājsaimniecību Lielbritānijā. Sniega un stiprā vēja dēļ Eiropas ziemeļos traucēta aviosatiksme, dzelzceļa satiksme un apgrūtināta braukšana pa autoceļiem. Latvija šonedēļ oficiāli uzsāka savu dalību ANO drošības padomē. Latvijas premjere Evika Siliņa apmeklēja Parīzi, lai pārunātu turpmāko atbalstu Ukrainai. Rīgā oficiāli atklāta jaunā Mūku salas ielas promenāde, kas ievērojami uzlabos pilsētas publisko telpu. Gripas gadījumu skaits Latvijā šonedēļ turpināja pieaugt, un par to veselības iestādes brīdina iedzīvotājus. Valsts policija ziņo, ka pagājušajā nedēļā Latvijas iedzīvotāji zaudējuši aptuveni 460 000 eiro krāpšanas gadījumos. Visvairāk šādu incidentu fiksēti Rīgas reģionā. Augšdaugavas novadā no 1. februāra augs maksa par pašvaldības zemju nomu. Par hektāru lauksaimniecības zemes būs jāmaksā 85 eiro gadā, līdz šim tie bija 76. Par 1 kvadrātmetru zemes dārzkopības kooperatīvos maksa būs 9 eiro centi gadā, līdzinējo 6,5 eiro centu vietā. Jaunie cenrāži attiecas uz zemes nomas līgumiem, kas tiek noslēgti vai pārslēgti no 1. februāra. Latvijas profesionālie mūzikas kolektīvi atklātā vēstulē atbalstījuši valsts prezidenta Edgara Rinkēviča aicinājumu koncertzāli Gors pārņemt valstī. Arī līdzinējā Rezeknes koncertzāles Gors vadītāja Diāna Zirniņa atbalsta iestādes pārņemšanu valsts pārvaldībā. Daugavpilī ar 9. janvāri atcelts aizliegums atrasties uz pilsētas teritorijā esošo ūdens tilpju ledus. Izņēmums ir Daugavas upe. Daugavpilī komunālie dienesti sākuši sniega izvešanu no vietām, kur tas uzkrājies un traucē satiksmei. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde aicina ar sapratni izturēties pret iespējamajiem sarežģījumiem ceļu satiksmē un lūdz autovadītājus novietot savus transporta līdzekļus tā, lai tie netraucētu sniega tīrīšanas un izvešanas tehnikai. Savukārt Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem, jo mainīgo laika apstākļu dēļ janvārī pie dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku jumtiem ir izveidojušās ievērojama izmēra un attiecīga svara lāstekas, kuras var apdraudēt garām gājējus, it īpaši bērnus. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.